29. septembrī Rīgā notika Eiropas Reģionālās attīstības biedrības rīkota konference, kas veltīta atjaunojamo energoresursu apgūves veicināšanai Latvijā. Šī ir tikai viena no nedaudzajām Eiropas Reģionālās attīstības biedrības aktivitātēm. Tās pamatmērķi ir vērsti uz teritoriju ilgspējīgu attīstību. Proti, apkopojot biedrības biedru vajadzības, pretī tiek piemeklētas intereses, partneri gan mūsu valstī, gan ārzemēs, kā arī nepieciešamie finanšu instrumenti. Īsi sakot, kopīgais mērķis, lai cilvēki varētu nākotnē dzīvot labāk. Šī enerģijas padarīšana, viņa jau ilgstoši gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, tā ir aktuāla tēma, un nevelti šogad sākumā Briselē tika pieņemta Eiropas komisijas regula par atjaunojumiem energoresursiem, kur regula ir arī jāievieš dalību valstīs, tas arī Latvijā, līdz 2010. gadam, un sakarā ar to, ka Latvijā ir pietiekoši maz pieredzes atjaunojumu energoresursu jomā, mēs izstrādājām projektu uz Norvēģu valdību divpusējo finansu instrumentu, cerībā iegūt finansējumu, lai varētu norganizēt šo konferenci, dalīties citu valstu pieredzē. Mūsu projekts tika apstiprināts, darba grupa devās uz Dāniju, uz Norvēģiju, uz Vāciju. Tur mēs dabūjām viņu likumdošanu, tur mēs satikāmies ar viņu atbildīgiem cilvēkiem viņu ministrijās, satikāmies ar iekārtu ražotājiem, tāpat tās arī bijām uzņēmumos, kas reāli tanīs valstīs jau darbojās. Un iegūtā pieredze tika prezentēta konferences dalībniekiem. Eiropā ir uzstādījums, ka līdz 2020. gadam ir jābūt 44% atjaunojamās enerģijas. Līdz ar to šī nozare būs atbalstāma. Tieši šobrīd, var teikt, šajās dienās mēs esam sanākuši kopā ar visu asociāciju pārstāvjiem, kur mēs diskutējam par to, kāds būtu šīs jomas, tātad nākotnes redzējums. Un esam viensprāt un esam vienojušies par to, ka ir nepieciešamība izstrādāt likumu, kurš paredzētu tieši atjaunojumu energoresursu tātad nākotni, kur būtu atrunāti skaidri noteikti principi, pēc kuriem mēs šajā jomā varēsim turpmākos 10, 20 gadus virzīties. Pašreiz mūsu ziņā ir jauna investīcija programma, jauns finanšu instruments. Tas ir klimata pārmaiņu finanšu instruments, kas dos iespēju atbalstīt šādu veidu investīcijas. Proti, gūt šo klimata labumu, ja samazināsim siltumnīcas efekta gāzes, gan arī sildīsim ekonomiku. Tas ir būtiski. Bez šaubām konference ir ļoti laba un nepieciešama. To pierāda iepriekš jau šīs projektu iestrādes, kad cilvēki cenšas realizēt lielus projektus, daudz projektus, bet varbūt līdz galam neizvērtējot. Un jebkāda šāda konference palīdz saprast tos riskus un iespējamās briesmas, kas varētu rasties šādus projektus realizējot. Līdz ar to jāatzīst, ka Eiropas Reģionālās attīstības biedrības paveiktajam ir milzīga nozīme. Pašlaik šī sabiedriskā organizācija ir izdarījusi to, ko vajadzēja darīt ekonomikas ministrijai, iztaisīt analīzi par atjaunojumu energoresursu pielietošanu pārējās vecajās Eiropas dalību valstīs, izanalizēt likumdošanu un tad sākt veidot likumu šeit Latvijā. Rīgas konferences rīkotāji ir pārliecināti, ka veicot noteiktas izmaiņas likumdošanā un adaptējot citu valstu pieredzi, var rasties lieliski iespēja veiksmīgāk nekā līdz šim attīstīt jaunu un perspektīvu nozari. Tas nākotnē ļautu ne tikai ietaupīt, bet arī izveidot tautsaimniecības nozari, kas nestu Latvijai reālu peļņu. Bet tagad pievēršamies ražotājiem, kas atjaunojamo energoresursu nozarē Latvijā spēlē būtisku lomu. SIA Latgran. Tas ir skandināvu investoriem piederošs uzņēmums, kuram pieder 2 kokskaidu granulu ražotnes. Produkcija līdz šim gāja tikai eksportā, bet pēdējā laikā uzņēmums sāk pievērsties arī vietējiem tirgumam. Saražotās kokskaidu granulas ir augstas kvalitātes un ar pazeminātu pelnvienības saturu. Patreiz Latvijā koksnes resursi ir pietiekamā daudzumā. Bet skatoties nākotnē, šis resurss tomēr izsīks, jo parādīsies koksne sāks ieņemt vadošu nozīmi Latvijas apkurē. Tad mēs skatāmies uz citām kultūrām, kuras varētu izmantot granulu ražošanā. Un izpētot pasaules pieredzi, mēs secinājām, ka šāda kultūra varētu būt miežabrālis, kas ir Latvijas vietējā zāle un ir ļoti piemērota mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Mēs skatījāmies uz Somijas pieredzi un mēģinājām arī, ņemot vērā Somijas pieredzi, ieinteresēt vietējos zemniekus. Diemžēl šī atsaucība nebija pārāk liela, tad mēs sākām vairāk uzmanības pievērst agronomiskajām lietām. Un šogad
šīs sējuma platības ir palielinājušās līdz tieši konkrēti mieža brālim līdz 300 hektāriem. Tad otra kultūra, kas mums ir sāre, kas ir silto zemju kultūra, bet mēs viņu mēģinam pieredzināt šeit, pārbaudīt. Tad šī kultūra iesaita 200 hektāros. Tātad kopā mēs varam runāt par 500 hektāru enerģētisku augu sējumu. Mieža brālis ir vairāk piemērots mazauglīgām slapjām zemēm. Tas ir vairāk attiecas uz kūdrājiem, zemām vietām, kas atrodas upju krastos, gar ezeriem, vai vienkārši, kas ir slīkšņas, kur ir meliorācijas defekti. Jo tādu lauku, teiksim, konkrēti šajā apvidū ap Jēkabpili ir ļoti daudz. Jo mieža brāli es neieteiktu audzēt smagās augsnēs, mālainās, kas ir piemērotas kviešu audzēšanai. Bet kādi tieši ir plusi šai kultūrai? Mieža brāļa lielākais pluss, ka mēs ražu varam novākt katru gadu. Ja koksni mēs vācam reizi, teiksim, ātraudzīgās priekššķeldas audzes apmēram reizi 5, reizi 10 gados, tad mieža brāli mēs vācam katru gadu. Un šis sausnes pieaugums ir, izrēķinot, ir lielāks nekā koksnei. Otrs, ja svaigs koks tiek novākts ar mitrumu 50–60%, tad mieža brāli no lauka novāc apmēram ar 20% mitrumu. Līdz ar to strauji samazinās žāvēšanas izmaksas. Bet kvalitātes ziņā mieža brāļa sausne pielīdzināma koksnei. Mums kā granulu ražotājiem tas ļoti patīk. Noskatoties šo sižetu, noteikti daudziem zemniekiem radīsies jautājumi par jauno kultūru. Protams, ir konsultācijas no agronoma pilnībā bez maksas. Mēs izbraucam apmēram 100 km rādījusā no rūpnīcas un konsultējam zemniekus uz vietas uz lauka, ja tāda nepieciešamība ir. Nedaudz nesaprot, teiksim, vai šis lauks ir piemērots vai nav piemērots audzēšanai. Otrs, pašlaik, ko mēs darām, dodam sēklas bez maksas. Jo sēklas ir salīdzinoši dārgas. Beigās vēl interesants piemērs. Pietiek ar 2 klēpiem miežu brāļu, lai saražotu gāzi, ar kuru savukārt auto var nobraukt 100 km.